Tā, noslīpētas maliņas. Nākošais etaps viducīši jāizslīpē. Arī kā pēc frēzes palika rupiši iekšā. Nesmuks. Tas viss jāizfrēzē, jāizslīpē. Čakars beigies. Kamēr visu to te katru dabūna ārā. Pirksts var izlaust. Un tā es te cīnos ar saviem kociņiem. Cīnos. Nezinu tikai jēgu tam visam. Kaut kā pēdējā laikā īsti nevienam nav vajadzīgi tie kokdarbi. Viens ir tas, ka patīk, jā, tur viņus taisīt un strādāt ar tiem instrumentiem. Tā. Patīk koks. Bet es vismaz ar tādiem te darbiņiem neko nevaru nopelnīt. Grūti pateikt, kur ir kas. Esmu bijis pa tirdziņiem. Arī, protams, cilvēki pienāk, paskatās, pasaka, kas ļoti skaisti un pārsvarā to visu arī beidzās. Aiziet un tā. Kādreiz ļoti labi Facebookā gāja darbiņi. Pat nevajadzēja neko īpašu. Kaut vai atceros, sākumā es nopirku vienkārši veikalā tos dēlīšus parastos, kas ir neapstrādātie. Un vienkārši ar pirogrāfijas instrumentu tad dedzināju kaut kāds uzrakstiņš virsū un tā vienkārši tādi. Atlikt tikai ielikt Facebookā sludinājumu, tā uzreiz aizgāja. Tagad es pat varu maksas reklāmu likt. Liekas, ka mani neredz nemaz neviens. Nezinu. Vai arī tiešām baigi nevienam neko nevajag. Esmu mēģinājis cenas laist lejā. Tas pats, bez izmaiņām. Pielieku cenu lielāku, atkal ne. Kāds vēl parāda, ka es esmu dumšs. Bet tas darbs, ko es te darbojos, es nekad viņu neatpelnu. Ar to, ko es te ieguldu, nezinu, varbūt es esmu redzējis, ka daudzi tirgo lētāk, arī trauks. Iespējams, labākas iekārtas ir nopirktas un tas izgatavošanas laiks ir ātrāks un vienkāršāks. Man kas ir, tas ir. Lēti amatieri instrumenti pārsvarā. Pusgadu apakaļ nopirku hobby CNC mašīnu. Un tad tas bišķi sarežģītāks detaļas var izgriezt. Vieglāk drusciņi atviegloja dzīvi. Bet tāpat visa tā slīpēšana, viens traks roku darbs ir. Kaut gan it kā arī frēzē nopirka robotu gandrīz, vai kas tur izgriež un tā. Labi, tur tāds frēzēšanas darbu es atviegloju sev, bet slīpēšana tur tāpat tās ir ļoti daudz un darīšanās. Tā kā, nezinu. To te trauku saliekamo to puzli. Vakar gandrīz veselu dienu es ar viņu ņēmos. Labi, man lēni iet ar to manu CNC mazo. Tos visus izsprēzēt un darīties. Sataisīt failu, lai viņš varētu izsprēzēt to te trauku. Ilgi iet uz vienu tādu un tā beigās, ko tad es varu paprasīt par tādu trauku? Baigi jau neko daudz. Es jau te arī lieku tās cenas tur 30, 35 eiro, 40 eiro. Vienkārši skatoties tirgos arī līdzīgas es redzu, kad iet pa tādām cenām. Bet te pašā laikā internetā es kaut ko līdzīgi redzu arī uz pusi lētāk. Es nezinu, kā dabūt tik lēti.
kā tik lēti saražot. Nu, vienkārši neko nevarētu nopelnīt. Tad, ja es tā strādātu, tad par 20 eiro dienā, nezinu. Vai nu vienīgais, varbūt es esmu sasodīt lēns cilvēks, un es lēni visu daru, bet nu nezinu. Nezinu. Ja jūs kāds esat, varbūt arī kaut ko līdzīgi darat, varbūt uzrakstat komentārā, kā jums iet. Vai arī ar kokiem ir švaki, vai kaut kā savādāk, nezinu. Bija te kaut kad sāku puzlītes taisīt tādas, nu, ģimenes puzlītes, tur lācīši, sirsniņas un tādas, nu, tur forši gāja. Apmēram, nepilnu gadu bija baigi, dienā maucu no rīta līdz vakaram, tiešām labi ņēma. Un iespējams tas Latvijas tirgus ir tik maziņš, ka viņš piesātināts ir, un vienkārši visi, kam mās puzlītes vajadzēja, visi sapirka, un baigi strauji nokritās tā pirkšana un pasūtīšana. Un ar tām ir viss tagad, un tādi standarti, tādi dēlīši, un viss tās paplātītes un tādi, tur slieku gravējumi iekšā vai nelieku gravējumi iekšā, ļoti vāji. Dzīvot ar to es nevaru. Tā kā, bet es nezinu, kur ir īsti vaina, es pārsvarā caur Facebooku liek iekšā marketplace'ā un pirkšanas tajās pārdošanas grupās. Vai vienkārši mani neredz neviens un Facebooks man nerāda. Kaut gan esmu licis arī mākslas reklāmas, tur entās naudas esmu izgāzis. Nekas dīži labāk jau nē, jā, vairāk pērk, bet es arī vairāk tērēju uz tām reklāmām. Un beigās jau tas gala rezultāts ir ļoti, ļoti līdzīgs kā nelita reklāmas. Kā peļņa jau paliek maziņa, jo reklāmas ir dārgas. Tā kaut kā es te cīnos. Nācās pameklēt darbu papildus. Tagad es tā pa lauku darbiem pastrādāju un pa brīvajiem brīžiem pa savu šķūni. Tad tādās lietainās dienās, kā šodien ārā līņā lietus, tad arī paliek mājās un padarbojās. Un paretam kāds kaut ko pasūta, bet jā, vāji. Arī Etsy es tirgoju, bet tur ir tāda konkurence, ka tur ļoti grūti ir iesisties tajā Etsy, kur uz ārzemēm sūtam un tā. Tur arī labāk gāja kādu laiku atpakaļ, bet tagad arī tur ļoti vāji, ļoti. Visi tā kaut kā, pat nezinu ar ko tas ir saistīts. Varbūt tev ir kāda saprašana, varbūt tu zini, kas tā ir par tendenci, vai tiešām tā ir, vai man, tas ir tikai ar manīm notiek, ka man ļoti švaki. Kaut kā tā. Tā es te darbojos šodien pa savu šķūni. Izdomāju papļāpāt drusciņu. Un tā, izskatīt tā kā sirdi, kaut kas tam līdzīgs. Jā. Naudu vajag. Naudu, protams, iet 30,000 reizes ātrāk nekā viņi ienāk. Tas ir vairāk kā skaidrs. Pat nezinu. Skatoties brīžiem uz cilvēkiem, kā cilvēki tērē, liekas, ka nav tā, ka nebūtu nauda. Tāpat tās mašīnas ir diezgan tādas lepenas izskatās, nezinu. Kaut kā man tā nesanāk. Varbūt tev ir līdzīgi, ja ir tā, uzraksti komentārā, kā tev iet. Vai arī varbūt tev ir tā gājis un tu esi kaut ko foršu atradis, kaut kādu veidu, kā tikt no bedres ārā. Ka tu to pašu kokdarbu
lietu. Varbūt tev tas atradis, kā ar to labāk pelnīt un ka tā lieta aiziet. Es saprotu, ka jābūt ir tu sociāli aktīvam, diezgan, tas ir arī jāmāk. Un nevienmēr kaut kā sanāk. Protams, gan jau paša vaina vien ir kaut ko jau es nedaru tas, kas ir jādara. Un kaut gan iepriekš viss bija labi, likās forši gāja un tie kokdarbi bija vajadzīgi, bet tad, kad es sāku ar to tā nopietnāk darboties, tad viņi tā kā vairs nav vajadzīgi nevienam. Tā kā mazāk un mazāk iegādājās no manīm. Nezinu, iespējams, varbūt cilvēkiem tiešām grūtāk ar naudām ir. Kaut kā, nezinu. Labi. Tā līdz vēlākam.